Labi, labdien visiem! Sākam atkārtot domes sēdi. Kārtībā mums palika neizskatīti 2 jautājumi. Pirmais jautājums par Skrīveru novada pašvaldības budžetu un informācijas apmaiņu, kā arī iesākumu. Pagājušajā sēdē mēs nevarējām vienoties par rezerves fondu sadali, cik atstāt, kur atstāt, kā. Tad saprotu, ka tas priekšlikums daudzus neapmierināja. Šajā sakarā esmu sagatavojis vēl vienu priekšlikumu un gaidīšu arī, priekšlikumus no jūsu puses. Tātad pievērsīsimies mazliet bērndārziem un iesniegumiem. Bērndārziem mums ir tā, kad esam saņēmuši veselības inspekcijas kontrolas aktu, kur ir konstatēts, ka neatbilst grīdas un neatbilst platības. Es varbūt nolasīšu. 22. punktā konstatēts 2 grupu nojumis no darba kārtībā, grīda bojāta dēļ izpūši. Dots neatbilstības novēršanas termiņš 1. septembris. Nodrošināt rotaļu nojumus darbu kārtību, pamatojums ministra kabineta noteikumu 890 16.5. apakšpunkts. 30. punktā konstatēts, ka 2 grupās platība neatbilst esošajam bērnu skaitam līdz 1. septembrim, komplektojot grupas, katram bērnam nodrošināt minimālo telpu platību. Kā rezultātā arī šeit arī tāpēc tiek ietverts šis jautājums, pamatojoties arī uz mūsu budžeta pieņemšanas noteikumiem. Un nākamais jautājums. Šodien ir saņemts uz 7 lapām parakstījušies 118 bērnu vecāki par gājēju celiņu. Mans priekšlikums būtu sekojošs. Iekļaut to celiņu, ar laiku līdz, jūnijam. Ja nav gaidām projekta naudas, tā kā mums ir iezīmēti daudzi to, tās grīdas, tās būtu jāsaremontē. Un tad, kas attiecās uz pārējo budžetu, tad pārējo budžetu mēs varētu ielikt rezerves fondā un paskaidrojumu rakstā tagad ir izsūtīts, sākt realizēt prioritātes. Vai kādam būtu kas sakāms. Un tad tādā gadījumā mums paliktu rezerves fondā. Mums ir jākonstatē, cik mums bija tām grīdām pieprasījums pirmais tām nojumiem. Man ir jautājums attiecībā par grīdām. Tā sākotnējā versija bija likt uz bruģi, bet manuprāt tas ir atkal pret normām un absolūti nav draudzīgs materiāls. Tā cena arī varētu būt. Līdz ar to likt koka grīdas, jo es saprotu, ka tās pretenzijas ir par to, ka tās grīdas ir izpūšas. Vienkārši nomainīt tos grīdas dēļus. To mēs teiksim labi to veselības inspekcijas aktu, cik ir nepieciešams teiksim grīdām. Tad tur mums būtu to naudu tagad būtu jāatstāja tā kā rezerves fondā, lai pieņemsim tagad varētu pārēķināt teiksim, cik izmaksās mums tā grīda, kad viņi būs no koka precizējot. Es domāju, tas mums noteikti ir jāņem vērā. Tos 118 parakstus, es domāju, ka nevajadzētu mums ignorēt. Bet, priekšlikums ir sagaidīt projektu, līdz jūnijam.
Jā. Lūdzu. Jā, es domāju, ka mēs nevaram ignorēt tos vecāku iniciatīvu arī, ka viņi iesaistījušies drošības jautājumu risināšanā saviem bērniem un arī pašiem sev. Un pareizi jābūt, ka mēs sagaidītu šo projektu naudu, bet ja projektu naudu pie apvāršana nav, mēs tomēr domātu un vasaras laikā risinātu to. Un tad būtu droši noiešana un novilkšana. Apuls piedienos. Vai ir jautājumi? Nav. Tad varam? Lūdzu. Tad tagad sanāk tā, ja mēs, teiksim, piekrītam par tām saucamajām, par to celību, tad mēs to naudu, ko mēs ar viņu darām? Mēs viņu atstājam rezerves fondā? Mēs viņu iezīmējam tāpat kā citus, kur ir pie saimnieciskās nodaļas. Mēs viņu automātiski tātad liekam uzreiz kaut kādos budžeta izdevumos? Jā. Pie saimnieciskajām lietām? Bet netērēja. Tāda aprēķina, ka tad viņi var būt tikai mazāk. Tad ar piezīmi tur, ka mēs gaidām vispirms projektu. Mums vajadzētu pagaidīt līdz jūlijam, nevajadzētu mums teikt. Vai tā nauda tā kā iezīmēta, ja? Jā. Tie ir 10 000 eiro. Jā, un jāatvērās kāds projekts, tad mēs, varam tikai to summu no pašvaldības budžeta puses samazināt. Līdzmaksājumu. 5000, 5000. Es jau pagājušajā sēdē teicu, ka es un kolēģi pa lielam visi atbalstu šo taciņas izbūvi, bet, protams, jāstāsta iespējas, kādas ir to būvēt par Eiropas citu fondu naudām. Vēl ir jautājums tādā gadījumā, ja ir savākti paraksti par šo iniciatīvu, ko darīt ar citām iniciatīvām, arī var vākt parakstus. Protams, ko var. Jā, lūdzu. Man ir jautājums. Mēs šausmīgi aktualizējam bērnu dārza nojumus. Tajā pat laikā mums ir notikusi akreditācija muzikas skolai, notikusi akreditācija bibliotekām, kur arī ir uzteikts par telpu lielumu un izvietojumu, un arī ir rakstīts no ministrijām un no visa. Tajā pat laikā tas viss netiek ņemts vērā. Šī situācijā tas notiek tādā drusku privileģētā situācijā. Ja mēs gribam nodrošināt tā kā iestādes darbību, varbūt tās mums vajadzētu arī vienreiz pielikt tam punktu un sākt ar to, kas jau ir gadiem tiek rakstīts no ministrijām un ieteikumiem, ko nepārtraukt iestāžu vadītājiem ir jāatrakstās par kaut ko. Tā, es atbildēšu Jānim, pēc tam Multis, un tad Arnis. Šajā gadījumā ieteikums no šī veselības inspekcijas akta atšķirās ar to, ka šeit var sekot kaut kādas sankcijas. Tas ir mans tagad lūdzu. Jā, man komentārs vienkārši arī attiecībā pret Jānu. Lasam, kas ir rakstīts šajā pašvaldības 2015. gada budžeta prioritātēs, iestāžu pārvietošana, telpu sakārtošana, atbilstoši iestāžu specifiskajām prasībām, mūzikas un mākslas skola, bērnu biblioteka, lielā biblioteka, ārstu praksa. Nav jēga šī brīdī ieguldīt naudu, ja mēs skatāmies uz prioritāti lielākiem mērķiem. Arni? Atgriežoties pie to iestāžu pārvietošanas. Mēs nevarējām vienoties, manuprāt, arī šī jautājumā, un mēs vēl joprojām neesam vienojušies par to, kur tad mēs liksim kuru iestādi. Līdz ar to paredzēt manā skatījumā kaut kādu naudu iestāžu pārvietošanai, konkrētu kaut kādu naudu, tā kā nav baigā pamata. Ja mēs viņu ieliekam, es personīgi tagad domāju tā, ja mēs atstājam to naudu, tam ir rezerves budžetā, vienojamies par to, kur tad mēs katru šo iestādi pārvietojam, tad mēs apmēram uzmetam. Mums taču ir kaut kāds būvinspektors vai kas, vai būvuzraugs vai kas var uztaisīt plus mīnus aptuveno tāmi, cik izmaksās, teiksim, šī pārvietošana. Un tad
tad mēs varam rēķināt kaut kādu naudu un ņemt, balsot un ņemt to naudu no tā rezerves budžeta. Jo, ja tā ir prioritāte numur 1, tad attiecīgi, tad mēs arī ņemam to naudu, bet cik, nav jau vienkārši tagad, nevar jau saprast, cik tad tur likt tagad iekšā speciāli priekš viņas. Iveta, lūdzu. Es pilnīgi piekrītu Arnim, jo pirmais solis ir tas, ka mēs vienojamies par tā, kur to pārvietot. Kur to liks? Konkrēti paši nonākam pie tā secinām, kuru telpu pārvietojam. Un tad mēs arī varam attiecīgi to naudu jau konkrēti zināt, cik viņa vajadzīga. Bet tā, ka tā ir prioritāte numur 1, tad, protams, to mēs lasām. Mums ir divas, tā arī bija, tā arī bija viedoklis, par ko arī nobalsoja. Lūdzu. Un atgriežoties iepriekš pie tā, ko savā laikā Jānis teica, ka mēs visu laiku daram aplam, ka mēs vispirms paredzam kaut kādu naudu priekš kaut kādām aktivitātēm, pēc tam tikai sākam taisīt kaut kādus projektus. Beigās iznāk, ka tas projekts ir 2 reizes lielāks nekā paredzētā nauda. Tad tā arī daram, atstājam to naudu tur, uztaisam kaut kādu tāmi, mēs zinām, cik tas maksā, un tad arī daram to. Un tad arī būs paredzēta nauda kaut kāda. Jā, lūdzu. Rudenī mēs veicām apsekošanu, tie deputāti, kas gribēja apsekot. Bija arī izpildirektori piedalījās. Tas viss notika jau rudenī. Ir cik pagājuši mēneši izpildirektori varētu precizēt precīzi laiku. Ir veikts apsekojis būvinženiers. Tāpat laikā no rudens perioda solis nav paspēlējies nevienu tālāk. Pilnīgi piekrītu. Tur es tev jāpiekrītu. Jā, bet saprotiet, tas nonāk atkal absurdāk. Mēs norunājam un viss sakal. Mēs jau rudenī par to runājam. Mēs jau rudenī par to runājam, veicām arī apsekošanu. Bet es saprotu, ka mums ir izdarītas jau tās lietas, kas it kā mums ir izdarītas. Mēs vienkārši uz doto momentu neesam vienojušies, jo tā visa apskate, kas bija izieta cauri, tur ir skaidri atzīts, ka mēs varam pārvietot vienalga ko, vai ambulanci, vai muzikas skolu, vai biblioteku, bet galu galā, kur ko pārvietot, mēs jau neesam vienojušies. Par to, vai ir paspērts solis vai nav, mums ir sagatavojis Ozols 22. decembrī bija gatavi apsekošanas akti, ko arī esmu minējis, un jebkurš ar viņiem var iepazīties. Iepazīsimies ar aktiem un virzīsim to jautājumu, kā arī bija Zitāna kunga priekšlikums, virzīsim to jautājumu uz vienu domas sēdi, kas būs viens no galvenajiem jautājumiem. Ja, tad ir sagatavoti slēdzieni, te viņi ir, 22. bija gatavi decembrī. Tā, un par ko arī jūs tikāt informēti. Tā, kas mums bildam? Jā. Es arī vispār gribēju, gan tas pats iznāk runāt. Faktiski tikko jūs teicāt visus slēdzienus, sagatavot un tā. Mēs par šo jautājumu runājam kādu 3 vai 4 mēneši atpakaļ, ja nemaldos. Ja. Protams, ka jāsagatavoja tie tur jau pēc stēdzieni, aprēķina un tā tālāk. Faktiski bija viņiem jābūt jau gatavs sen un tā varētu kaut ko saprast un kaut ko darīt. Iznāk jau tas skandāls par ko? Par to, kad aiziet pēdējā brīdī šis jautājums tiek vairāk vai mazāk silās. Atkārtošos to, ka mēs iepriekšējām sēdē nobalsojam par prioritātēm un precīzi par 1, 2, nekāda strīdiņa nebija. Faktiski nekāda nebija. Iznāca tikai tas, pēc tam, ka sākās parādās vēl vesela rinda risināmie jautājumi. Un tagad man iesaka tā prasīt, varbūt, kad tie visi akti bija sarakstīti tad? Šie akti. Es atceros, par brūģi tikko, kas ir bērndārzam, par bibliotēkas grīdām, tas jau arī kaut kādā laikā bija sarakstīti, ir tikai tagad atnāca. Nē, veselības inspekcijas slēdziens atnāca, pateikšu, kurā datumā mums ir piereģistrēts 2. decembrī. Nē, tagad, janvārī. Februārī. Tikko. Un līdz ar to te jau viss tas nāk ārā. Faktiski nav šī, kā lai saka, pakārtotība vai kaut kādā veidā, neviens īpaši tādā veidā nestrīdās. Ja tas būtu sakārtotas jautājums par pārcelšanos uz internātu, ja, viss būtu aprēķini, viss būtu kārtībā, būtu nobalsoši attiecīgo summu un viss būtu kārtībā. Palikāsies jautājums tādā gaisā, pakārtots jautājums, cik tā liksim, tik daudz iezīmēs un neiezīmēs. Pēc tam atnāca par bērndārzu. Tā. Pēc tam atnāca deputāti Jansson uzrakstīja attiecīgi, precīzi pateikšu, par saimnieku.
attīstību par ceļu. Jā, mēs ar deputāti neesam nerakstām un tā tālāk. Par rakstīšanu mums ir runāts iepriekšējā sēdē. Jā. Ir rakstīts. Tātad, kas attiecās uz iesniegumu, tad mēs to arī izrunājam, kad var rakstīt. Ko es gribētu teikt? Jautājums par iestāžu iespējamo pārvietošanu, viņš nav tikai 3-4 mēneši. Tas jautājums ir 5 gadi, par to ir runāts, kā uzlabot. Ja? Tai pašā laikā, tagad pieņemsim konkrētu lēmumu, mēs visi kopā pieņēmām tikai nobalsojot, ieliekot to kā prioritāti. Ja, tad bija priekšlikums, mēs viņu ielikām, tātad mēs jau esam pieņēmuši lēmumu. Jautājums ir par naudas summu. Vai mēs to varam vienā gadā, vai mēs to varam 2 gados, un tad sāksim ar to, ka vai tā būs marta sēde, vai aprīļa, kad tad arī virzīsim to jautājumu tā nopietni. Tad ko jau konkrētām darīt? Lūdzu. Tā, man liekas, tas, ka mēs ieliekam tām prioritāšu realizēšanai naudu rezerves fondā, jau nerunā pret, ka mēs kaut kādu prioritāti neatbalstam. Ja mēs konkrēti nerunā pret, līdz ar to es domāju, ka nekādas problēmas nav rezerves fondā un sākam darīt darbus, kas saistās ar iestāžu pārvietošanu. Jā, bija runa par to, ka atstājam 64, laikam 30 tūkstoši. Nē, bet tas neapmierina, tagad iznāk, kad lielāks tas rezerves fonds paliek. Lielāks. Mēs varam ielikt tos 30 tūkstoši piepriekš runām, tad tā iestāžu pārcelšanā, es nezinu, kas tiem pāriem tur paliek, bet tas ir viss kārtībā, nav nekāda vairāk. Par to deputāti nobalsoja par prioritāti numur 1, tātad prioritāti numur 2, tad jautājums ir, cik paliek rezerves rezervē paliek attiecīgi pārējiem saistības, man liekas, viss kārtībā, ejam uz priekšu. Es sapratu, ka pagājušo reizi tā visa domstarpība bija tieši par to, kā sadalīt to atlikušo summu, kur mēs tā kā gribējām izņemt no tā rezerves fonda. Tad tagad, ja mēs viņu ieliekam atpakaļ, tad ir rezerves fondā un daram pakāpeniski to, kas mums ir jādara, sākot ar pirmo prioritāti, tad manuprāt, nav vispār nekāda domstarpība. Iveta, lūdzu. Es gribētu tieši tos, ka mēs nozīmētu, kuros datumos mēs to darām, ka mēs tos gala termiņus, tad mēs par telpām, kurā sēdē mēs nākošo soli veicam konkrēti, lai mēs zinām, kādi ir termiņi katram šim solim. To gribētu, lai tie termiņi neaizplūst tā. Lai mēs paši zinām, kad mums ir jāgaida zināmais rezultāts. Mēs vēl netikām līdz runāšanai vasarā kaut kad. Bet labi, tur nebija lēmumu, tas bija tā runāts. Tas gan neatiecās, teiksim, tagad uz budžeta pieņemšanu, jo budžetu mēs pieņemam ciparus, bet to mēs tūlītās pat varam arī, vai tā ir marta sēde, vai tā ir aprīļa sēde, to jau mēs varam izrunāt un vienoties. Sarmīt, lūdzu. Tas nav jau jautājumu. Jūs atbildējat, jā. Un arī tā mēs par to runājām, ja, bet kā ir konkrēts priekšlikums, tā mēs varam balsot uzreiz par to. Tā mēs runājam, vajag. Vienam liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, vienam liekas mazāk svarīgi. Katrs mēs savādāk to izprot. Jāni, lūdzu. Ir viena lieta, kas jāsaprot, ir komitejas. Tas sporta kultūras komiteja, sociālā lieta komiteja, kurā iet pāri un izskata, gan ar iestādes vadītājiem iet cauri, gan arī deputāti paši savstarpēji vienojās. Ja mēs izskatām tajā komisijā tos jautājumus, un mēs nonākam līdz kaut kādam lēmumam, ko mēs esam pieņēmuši, nekas te nenotiek avārijas situācija, ka kaut kāda nelēma ir notikusi, ka mums jāpieņem kaut kāda naudas novirze. Bet pamats telefonu zvanam un liekas, ka kāda iestāde ir atdalīta, tas nav pamats. Priekš tam ir deputāti, kas lemj, un uz mūsu jautājumu atbild ir, kur iestādes vadītājs. Ja jūs gribiet pieņemt budžetu tikai balstoties uz vienu momentu, kad mēs kā izrunāsim 5, tā būs un tā nebūs, tad nav jēgas visām pārējām komitejām, ne sporta kultūras komitejai, ne sociālajai komitejai.
tad mēs veltam kā deputāti tajās komitejās laiku, runājam, diskutējam ar iestāžu vadītājiem, tas mūsu darbs paliek bezjēgā, jo mēs uz to jautājumu esam viņu lūguši atbildēt. Viņam bijis laiks sagatavoties. Ja viņš pamato, ka viņam nav problēmas, ka viņš ir gatavs šķirties no tās naudas par labu tai prioritātei, tad viņš ir atbildējis to jautājumu. Un man liekas, ja ir sociālā komiteja, sporta kultūras komiteja veikusi šo darbu un ir izvērtējusi un ir diskutējusi ar iestāžu vadītājiem, tad tā kā kaut kāds kopsaucējs tam ir atrasts. Bet vienkārši paļauties uz telefonu zvaniem, kas kuram liekas, tas nav ļoti lojāli pret pārējiem iestādes vadītājiem. Tātad mums bez sociālās un sporta komitejas ir arī finanses un tautsēmniecības komisija, un ļoti bieži mēs esam darījuši tā, ka tas jautājums, kurš skar finanses, tiek virzīts uz finanses komiteju. Tā kā, es arī, un par cik finanses komitejā ir visi deputāti, tad, finanses komiteja tomēr ir mazliet plašāka. Ja, tas, ko mēs darām citās komitejās, neviens nenoliedz, ka tas ir liels un svarīgs darbs. Bet parasti mēs esam bīdījuši uz finanses komiteju to strīdīgi. Reāli, mēs bijām finiša taisnē. Viss bija kārtībā, atlikt punktu uz ilzdi. Mēs jau tagad man ir priekšlikums iezīmēt tos 10,000 šito celiņam, konstatēt rezerves fondā atstāt aprēķinot tāmi paņemtām nojumēm, un pārējais paliek rezerves fondā. Un rezerves fondu sākam īstenot prioritātes. Mums kaut kāda nauda, es varbūt nesaprotu, kaut kāda paliek tad iestāžu pārvietošanā kaut kāda? Mums paliek nosacīt... Apmēram 30,000. Nē. Mums paliek vairāk, tomēr, ka pilnīgi visu naudu, kungi, mums jābūt prātīgiem, tomēr ir kaut kas. Jūs to spriedāt, jūs teicāt, apmēram 30, Tas bija savādāk. Bija atstāt 35 rezerves fondā, 15 teiksim, pārvietošanai, 10 celiņam un bērndārs. Bet tad jau vairāk sanāk. Kā rezerves fonds mums tāpat ir jārēķinās kaut kas. Par šādu rezerves fondu mēs šādu situāciju varam nobalsot. Kurš par šādu? Vēlreiz pasaku, par ko. Tātad 10,000 iedzīja celiņam. Aprēķinam tāmes bērndārza nojumju grīdām. Un pārējā naudas summa tad ir, mums ir jāpaņem 10 no Bet ar noteikumu, ka mēs gaidām projektu. Jā. Ar noteikumu, ka mēs gaidām projektu. Noņemam 10 celiņam. Jā, un rezerves fonds mums paliek 50 tūlīt Inets pateiks. Nē, es gribēju teikt, kur man Mēs tam, tad mēs izrēķināsim, tad mēs cik mums paliek. Bet uz budžetu Tur jau bija tā visā. Tur mēs aprēķinām. Un uz doto brīdi, tad pieņemsim uz budžeta apstiprināšanu 54 912. Cik? 54,912. Tā viņš varētu būt. Kurš par šādu priekšlikumu lūdzu nobalsojumu? Kurš par? Paldies pret. Jānis Brukans pret. Tā, mums ir jāsāk. Tātad uz doto brīdi Inita varēs likt kopā visas lapas, katrā būs ierakstīts. Precīzi, lai ciparlēm mēs balsojam par budžetu, jāsāk domāt, kad mēs to varam darīt un kad mēs varam atnākt un apstiprināt budžetu. Vienkārši tīri fiziski, šokad tas nav iespējams, nevar to saukt. Un tātad gribu teikt vēl, ka mums ar biblioteku plauktiem
ir gadījies. Priekšsēdētāj, man ir Lūdzu. jautājums vai priekšlikums. Attiecīgi es saprotu, ka tagad šajā te paskaidrojuma rakstā tiks precizēti visi attiecīgie skaitļi, visas attiecīgās summas. Jā. Un pēc tam mans priekšlikums ir šo te paskaidrojumu rakstu publicēt skrīveru vārdā, ielikt elektroniskajā vidē kopā ar deputātu balsojumu. Protams, ka mums ir saistoši mājaslapā jau ir. Vēl man jautājums, cik ilgā laikā ārkārtas sēdē pēc likuma jābūt, ja tas ir... Teiksim, Inita, kā tiek galā, viņa mums aizsūta, un es domāju, ka es zvanu jums, informēju, kad tiekam, kad visiem ir ētri. Mums būtu, ja mēs būtu vienojušies visi, jā, tad mēs varētu, bet mēs neesam vienojušies, tad mums ir jābalso katra budžeta lapa, kā viņi ir, cik budžeta sastāv mums no 8 saistošie noteikumi, paskaidrojumi raksts, ieņēmuma izdevuma daļa, speciālais budžets, tā ir procedūra, tad mēs zinām katrs, par ko ir balsojis par, kas ir atturējies, kas ir balsojis pret. Tā vajadzētu tai procedūrai būt, un kad būs gatavs, tad arī mēs apzināsim jūs. Tas ir jāmudē. Jā, apzināsim jūs visus, un tad mēs varēsim, vai jaunadēļ, vai aiznākošu nedēļu. Es dzirdēju, ka brauc kāds prom, mēs varam atlikt uz nedēļu, pieņem tā. Tad, ja mēs... Cik mums ir? Mums ir jāpieņem 2 mēneši pēc valsts budžeta pieņemšanas. Tātad tas ir... Kad pieņēma valstī budžetu? Pēc publicēšanas. Pēc publicēšanas, bet tas bija decembra beigas. Janvārs, februāra beigas. Mēs arī noskaidrosim, kad mums ir tie termiņi. Vai. Lūdzu. Man jautājums, teiksim tā, paskaidrojumu raksts un saistošie noteikumi. Viņi kaut kādā veidā jāsasaist, ja viņi juridiski jau uzreiz ir saistīti. Es varu atbildēt. Budžets ir jāpieņem saistošo noteikumu veidā. Tas nozīmē, ka kas bija aizsūtīti saistošie noteikumi, tam ir vairāk pielikumi. Viens no tiem pielikumiem ir paskaidrojuma raksts. Pirmais pielikums ir laikam kopējais budžets, otrais ir speciālais budžets. Un saistības un tās galvojumi ir trešais. Un paskaidrojuma raksts ir saistošo noteikumu 4. pielikums, kurus mēs komplektā arī sūtam uz varam. Tāds ir tas noteikti. Saistošos rakstus jūs tad bišķi skatīsieties, neskatīsies? Ir jautājumi, skatīsies. Mēs varam tur, ja es izlasīs, tad paņemam. Ir jau tagad varam precizēt. Ja viss izgāja cauri, viss izgāja cauri. Nē, man nepatīk, es jūs pateicu, kas ne. Pirmām kārtām es biju domājis, ka prioritātes ieliksies šeit iekšā skaidrs, tas aiziet uz to 4. pielikumiem, kā tad jūs teicāt, bet tekstā ir 13. punkts. Līdzekļus, kas paredzētu atlīdzībai, maksāt par gāzi, malku, apkuri un maksāt par elektroenerģiju, budžeta izpildītājai nav tiesīgi izmantot citu iestāžu izdevumu sekšanai. Tur ceļu tīrīšana varbūt ieiet iekšā, ja nevarētu tur ieiet iekšā. Citais tīri, citais netīri. Kāds mērķis ir ielikt iekšā? Mērķis te jau ir iekšā viss, ko nevar tos budžets. Viņam tas budžets jāpaliek tev tādā pašā sāla. Valsts budžetu mēs ar likumu nevaram nekur vispār ielikt iekšā. Speciālo budžetu, ja iet runa par to, kas mums ir šogad, praktiski palicis, mums būs speciālais budžets, paši jau mēs maz esam. Un speciālo budžetu mēs nekādā, vispār tur nav nekādas domas, kad mēs viņu tikai ceļos varam arī izmantot. Mums pašu naudu šogad ir minimāla. Ja atrunāt par to, nevar izpildīt un tiesīgi izmantot citu iestāžu izdevumu sekšanu. Tā kā komunālo sadaļu nedrīkst izmantot citiem mērķiem. Komunālos pakalpojumus nedrīkst pirkt galdu, par to naudu. Es gribēju, ka jāpaplašinās, es domāju, tā tekstu. Labi, un vēl viens jautājums ir tāds, 24. ir punkts noteikti, ka visu līmeņu vadītāji personiski atbildīgi par šo saistošo noteikumu ievērošanu. Tas ir tādos kā attiecīgo budžetu, Kā loģiski. Man viens tāds precizējuši jautājums ir, ar ko viņi personiski atbildīgi? Tā.
Vienu mirkli un tā. Nezinu, mācos. Tāda atbilde ļoti tieša, bet es pamēģināšu viņu paplašināt. Likums par pašvaldību budžetiem, 35. pants. Atbildību par likumos un ministru kabineta noteiktās pašvaldību budžetu sastādīšanas un izlietošanas kārtības neievērošanu un sankcijas par šīs kārtības pārkāpumiem nosaka likumi. Ja, tad, ja plašāk, tad pieņemsim, tas ir darba likums, tā ir materiāla atbildība, nerunāsim par kriminālu atbildību. Ja, ceru, ka mums tā nevajadzēs vadīt. Pietiek, es biju domās, ka jāliek kaut ko viņš atbild izvēl, kad tas nonāk pēc likumdošanas iznāk. Ja viņš nodara zaudējumus, tad, pēc civila likuma tā ir. Un pēc darba likuma ir piezīme rājums. 23. punkts arī, teiksim, rīcība jābūt pašvaldības mantu. Nē, tur nav likums, man vienkārši, es gribu teikt, ka precizēt tas vajadzētu. Vienkārši teikt, ka būtu likumīga, lietderīga, efektīva, racionāla, faktiski vienkārši vajadzētu ekonomiski pamatot darbību. Teksts 23. punkts. 23. Precizēt, kā? Likumīga, lietderīga, efektīva, racionāla. Ko nozīmē efektīva, racionāla? Efektīva, ātri. Es atvainojos, jā, bet es tā. Ātri, spēcīgi. Aizvietot. Ko vēlas to jau? Vairāk neko es nevaru. Iepriekšreiz bija paredzēts izskatīt tos saistīšanas noteikumus. Būtībā jau viņi jau arī pagājuši gadu bija tieši tā. Ja ir kādi priekšlikumi vēl, teiksim, kurā punktā un ko pielikt klāt, to mēs visi tagad varam darīt. Varbūt sīkums ir, bet es gribētu to, kā tiešām budžeta izpildīt, kā atbildīgi par to likumā noteiktajos kārtībā noteiktā kārtībā, jā. Tā ir 24. jā. Bet vai mēs nedublējam šo un vēl? Tur nekā nav, es atvainojos, tur izskatās tā, ar ko nosaka atbildi, bet ar ko, tur ne uz vienu pusi, ne uz otru pusi, tas ir viens. Jā, tas ir, bet tas neuzstāj. Racionāli, efektīvi nomainīt ekonomiski pamatotājā būtu izkārtībā. Nav tie ieraksti. Nav nevienam nekāda. Es atvainojos. Par tiem līdzekļiem, teiksim, 13 līdzekļus paredzēt attīdzību maksai par gāzes maksai. Tur ir noteikti apkura maksai par elektroenerģiju. Pārējās naudas summas var izlietot tomēr vairāk vai mazāk. Ceļam, es kā piemēru jau teicu. Ceļš ir vienreiz jānotīra, 2 reizes, 10 reizes tā. Notīrām 3 reizes. To naudu var ielikt iekšā tajā apritē, ja arī to man jāatstāja tāpat tās ir. Ja iet runa par speciālo budžetu, tad to tikai ir ceļš. Tikai ir ceļš, vai tā ir labošana, tikai ir ceļš. Ja iet runa par mūsu naudu, teiksim, mums jau šogad arī pārgāja pāri, mēs teiksim, nebijām mums pāriet pāri, viņš aiziet uz to. Un ja teiksim, ir vairāk tās naudas, tad atkal ar domas lēmumu var jau pārlikt domas lēmumu jebkuru naudu. Tiktu speciālos tos nevar, un dabas resursus arī mēs varam izmantot tikai atbilstoši tam, kam viņi drīkst atbilst. Ja par budžetu vairāk nav jautājumu, tad ir viens jautājums, samērā nepatīkams vai patīkams. Tātad pagājuši gadu nobalsojām par to, ka piešķiram bibliotekai naudu plauktiem. Pagājušajā gadā šī nauda netika iztērēta, jo līgums tika noslēgts 10. decembrī un darbi bija pabeigti līdz 30. janvārim. Piegāde 2. februāris. Par ko runāju šobrīd, nekur šie plaukti neparādās pašlaik uz doto mirkli. Nav par viņiem samaksāts, nauda nekur nevienā vietā neparādās. Varbūt bibliotekas vadītājs, kāpēc mums tā situācija tāda ir radusies. Es saprotu, ka kaut kas varbūt ir budžeta tur sastādīšanas gaitā, varbūt kas palaists garām nav. Tad
es negribētu šoreiz vērsties tā disciplināri vēl kaut ko, vienkārši tīri cilvēcīgi lūdzu mums paskaidrojiet, lai mēs varam tikt galā. Bija tas līgums noslēgts un bija lēmums no rezerves fonda piešķirt šo naudu. Grāmatvedība bija piegrūzījis uz budžetu un līgums bija noslēgts tur ir tāds punkts, ka pēc otrajā lapusē ir darba veikšanas. Nu jā. Mums viņš netika naudiņu maksāt avansā. Mums ir jāsamaksā tā nauda. Un tagad viņi ir, es arī par to uzzināju burtiski vakar vai aizvakar, ja? Kad nav tīri. Pagājuši gadu noslēdza līgumu par to, ka biblioteka iegādēsies plauktus. Mēs nobalsojām, ka no rezerves fonda mēs piešķiram 1000 eiro. Sakarā ar to, ka līgumā bija pamatots, ka naudu mēs samaksājam tikai tad, kad ir darbs izdarīts, pārcēlās no pagājušā gada uz šo gadu. Līdz ar to tie 1000 eiro neviens to naudu neparedzēja jau šitam gadam pārbīdīt. Un tagad tur budžetu noslēdza, un te tev paliek tā 1000 tā kā nav. Tā gluži nav, ja ir noslēgts līgums, tas līgums tiek grāmatots, grāmatvedībā viņš ir uzskaitē. Nu tā jau nav, ko tagad, tas jau sanāk pēc jūsu stāstītā, ka bez mazvai bibliotekāra vadītāja turēs līgumu mājās zem pūra. Nu tā nebija. Viss ir noslēgts, vienkārši palaists garām. Ne? Jā, vienkārši palaists garām. Nu ir te jāatzīst. Skatīties tomēr, ne? Nu, izpildirektoram vajadzēja skatīties šajā brīdī priekšsēdētājs nav nokontrolējis, ja, kas it kā bija arī mans pienākums. Nu, es domāju, ka labi, ka mēs tagad teiksim to konstatējām. Nu, es domāju, ka tādas kļūdas mums nevajadzētu pieļaut turpmāk. Nu, šī nauda mums ir tāpat jāpieņem no rezerves fonda. Es domāju, vai kā mums to tālāk rīkoties. Nē, tas 1000 pārgāja uz rezerves fonda. Uz rezerves fonda. Te ka būtu, ka cits kaut kas būtu nopirkts. Nu tā nav. Tā nav. Pārpalikumu pārlic uz šo. Tad jau vairs tie 5, 4, 9, 1, 2. Nu tad mums izmainīsies to summu. Es nobalsojumu, lai arī ir, kad iekļaut arī šo summu paņemt no neparedzētajiem līdzekļiem, kurš pārvalda. Pret atturās. Jānis atturās. Ar šiem jautājumiem esam tikuši galā. Ir vēl virkne iesniegumu, kas mums būtu jāizskata. Pie informācijas apmaiņas. Tātad mums būs nepieciešams lēmums kultūras aģentūras vēl iesniegumam, kas arī ir pilnīgi svaigs. Tur ir summa 4000. Šo jautājumu novirzīšu uz kultūras komitejas sēdi. Ja, sāksim ar to un beigās nonāksim tāpatās pie finansu sēdes. Ja, kā attiecīgā no tā, kāds būs kultūras komitejas lēmums, es domāju, ka lēmums būs pozitīvs, bet vai lēmums būs pozitīvs par 4000, to tad tāpatās viņš, par to liederību, tad kultūras komiteja. Tas ir viens. Tad, tā šito mēs varam likt malā. Tas ir viens. Tātad ir mums atsūtīts atzinums numur 7 par ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumu Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļu līniju elektrifikācija. Bija publiskā apspriešana, informācija visiem bija aizsūtīta, uz apspriešanu ieradās Skrīvros Ģēdimiņš Siliņš un izpildirektora Sala un Alvelta Vigovska. Tātad mums arī
mums ir disks, ja vēlaties iepazīties, es aizsūtīšu. Mums ir jāakceptē domas sēdē šis atzinums kā tāds. Ja? Tas arī notiks marta sēdē. Tas ir arī informācijas apziņas. Apjoms ir liels. Runa iet par elektrību, lūdzu. Informācijas apmaiņas. Drīkst runāt. Jā. Mēs tomēr, es atvainojos pateikšu tā, ka mēs tomēr iepriekšēji ļoti visi iedzīvotāji bija uz to sanāksmi. Tas pārstāvis diezgan tāds izdegunīgs bija un aizbrauc projām. Faktiski pat fiksēja, ka tikai bija notikusi sapulcē, ka tagad iznāk 3 cilvēki, tikai piedalījušies apspriedē. Jā, atzinums. Par šito te, kas bija beidzamā publiskā, visur bija izziņots. 3 cilvēki tikai bija, jo runa gāja par elektrifikāciju. Bija mājaslapā bija un viss, negāja, kas attiecās uz Latvijas dzelzceļu. Tad par Latvijas dzelzceļu es biju aizbraucis uz atklāšanu, tur viss bija skaisti un viss bija labi un visi runāja, kas tik nav. Sniedzu informāciju Letai ar tādu tekstu, kad Skrīveru norodome izprot šīs būves valstisko nozīmi, tomēr mēs saskatu šeit riskus. Tā ir nedrošība, tas ir troksnis, fiziska nedrošība, un būtu labi, ja satiksmes ministrija īstenotu to savu plānu, kurš viņiem bija 19. gadā, kas attiecās uz uzbērumu un stikla sienām. Tāds bija mans viedoklis Letai. Jā, jo tomēr līdz galam tā drošība vēl nav, jo šis, pieņemsim, atzinums ir tikai par elektrības vadiem. Kā Latvijas dzelzceļš solīs, pildīs satiksmes ministriju, to mēs nezinām, 19. gads. Bet ir viena lieta, varbūt informācija. Mēs kā 2 dienu atpakaļ, vai kas parunās, 2 dienu atpakaļ pa televizoru esot rādīts, kad Skrīveri Jēkabpils šosejā, pateicoties nav skaņu barjeras, ka nav inspekcija kaut kā atradusi skaņas inspekcija atnākus no Jelgavas kaut kur. Tagad taisās dzelzceļš likt augšā barjeras. Mums nekā nav. Šiem kaut kur liks kaut kur. Pa televizoru esot teikt. Ja iet runa par Skrīveriem, tad varētu tīri teorētiski būt runa par spīdīgo māju, kur ir atstarotāji, kā sauc? Tur? Cepļi. Tātad, ja tur saimnieks ir ilgi un dikti cīnījies ar visu, ja iet runa par to, tad varētu tikai tur citur, kad tas ir Latvijas valsts ceļi, par to man nav nekādas informācijas. No Latvijas valsts ceļiem vienīgais viņu ceļu attīstības plānā ir 17. gads šī tranzīta iela plānā. Kā ir ar plāniem, mēs paši zinām. Jo tur ir ar cepļiem, tur saimnieks ir rakstījis un ir bijis pie mums arī, un tur ir tas velkās ļoti ilgi. Varbūt, kad viņš ir izcīnījis, kad troksni neatbilst, māja ir ļoti tuvu ceļam, tas ir par to. Tā, Latvijas dzelzceļš mums ir informējis, par cik mēs neslēdzām ar viņiem līgumu, ir informējis, ka viņi arī neslēgs ar mums līgumu. Ja? Tas arī. Viņi ir izņēmuši no dienas kārtības to jautājumu. Tā ir informācijas apmaiņa. Tā. Tā. Vēl viens, ko mums vajadzētu arī apspriest, teiksim, kultūras komitejas sēdē, informācijai. Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Salas, Jaunjelgavas, Kruspils un Skrīveru novada pašvaldība grib veidot aģentūru, lai būtu iespēja plašāk startēt pārnovadu vai pārrobežu projektos. Tā ideja ir tāda, ko mēs no tā gūstam. Sākumā tur gāja runa par zivīm, bet ar zivīm šai baseinā, par ielaišanu tur jau viss ir kā likumīgi ir sakārtots. Te iet runa ir Baltkrievijas pārrobežu projekts. Ja? Tad es nosūtīšu
nosūtīšu, teiksim, to uzmetumu, kāds viņš ir tas nodomu protokols. Ja pagaidām runa par finansējumu vispār neiet kā tādu, daudziem ir jau visādi plāni, tas arī tā kā būs uz kultūras skilpē. Tā, ko es vēl neteicu. Tā, ir vēl viens nepatīkams mums iesniegums. Mums vajadzētu it kā visiem mazliet rimties. Iesniegums šoreiz ir no Ingas Ķieģelis. Man nepatīk. Iesniegums ir, kad Jānis Brokāns pārkāpa Skrīveru novada pašvaldības ētikas kodeksa uzvedības pamatprincējus, izturējās ar necieņu pret mani, lietoja aizskarošas apvainošas izteicienus un izmēdīja aizskarot manu godu, savu uzvedību. Deputāts Jānis Brokāns izturējās cīniski pret mani. Lūdzu izskatīt un izvērtēt deputāta Jāņa Brokāna ētikas kodeksā un sabiedrībā vispār pieņemto normu pārkāpumus. Mums šāds iesniegums ir pirmo reizi. Es varbūt domāju, ka Jāni, tu varbūt varētu pats atrisināt šo jautājumu ar Ķieģeles kundzi. Tā būtu, es domāju, būtu džentelmeniski skaidrs, ka mēs esam skarbi un arī uztraukušies, jo mēs domājam tomēr par to novadu. Jo es negribētu, kad vairāk, teiksim, Ķieģeles kundze griežās kaut kur tālāk, teiksim, tas nebūtu labi. Man vienīgais, kas mums ir ētikas kodeksā rakstīts, šāds jautājums ir jāizskata domē. Mums tā nav bijis. Mums jau arī nav ētikas komisijas. Mums nav ētikas komisijas, mums ir kodeks. Jāni, varbūt tu pats vari tikt, tev nav obligāti jāatbild, nekas nav jāsaka. Katrs mēs paliekam tur pie savām domām. Kad tas noticis ir finansējums? 2015. gada 19. janvāra sociālo jautājumu komitejas sēdē. Tāds ir. Tā tas ir. Mēģināsim cienīt viens otru. Un kā šī sēde jau mums liecina, ka tomēr mēs varam apsēsties pie galda un runāt un panākt labus risinājumus. Man būtu viss. Paldies par darbu!